ir iznācis iekļaujošās valodas ceļvedis, bezmaksas pieejams aigas Veckalnes lapā pieturzīmes. Tas ir veidots, jo neiekļaujoša valoda izraisa diskrimināciju, izslēgšanu un izolāciju. Es uzsveršu tikai dažus piemērus. Nav jāsaka abu dzimumu pārstāvji, pareizi ir teikt visu dzimumu pārstāvji. Izrādās, ka autori ir ne tikai valodniece, bet arī bioloģijas speciāliste. Nevajag teikt viņš un viņa, ir jāsaka persona. Publiski nevajag runāt labdien, dāmas un kungi, bet labdien, cienījamie viesi. Svarīgs papildinājums nebināru vārdu viš un viņo. Esot jāizvairās no netradicionālās orientācijas. Autori visas orientācijas padara par tradicionālām. Vīrs un sieva – nē, tēvs un māte arī nē. Tad seko solo mamma, solo tētis, solo vecāki un viena vecāka ģimene. Es tikai nespēju atrast to, kas nosponsorēja šo sabiedrībai tik nepieciešamo gara darbu.